Labdien, dārgie skolēni! Šodien mums ir prezentācija par tēmai sociālas attiecības un identitāte. Pirmajā tēmā, trešais jautājums. Kas ir tiesiskums un kā tiesiskas aizsardzības mehānismi ietekmē dažādas juridiskas situācijas un konfliktus? Vispirms gribu jūs jums parādīt sasniedzamie rezultāti. Kādi sasniedzamie rezultāti ir šajai tēmai? Vispirms apkopo informāciju no dažādiem informācijas avotiem par to, kas ir tiesiskums, vispārējie tiesību principu ievērošanā. Otrkārt, jums jāizvērtē dažādus tiesiskas aizsardzības mehānismus attiecības ar valstī un citiem cilvēkiem konfliktu gadījumus mūsdienas un vēsturē, un arī jāveido un jāpamato šo konfliktu risinājumus, kas vērsti uz labvēlīgu iznākumu un cilvēka pamattiesībām. Pirmais jautājums. Kas ir taisnīgums? Taisnīgums pazīmē, kas raksturo morālas apziņas noteiktu vērtējumu, jābūtība, kas izriet no priekšstāta par cilvēku un viņam tiesībām. Taisnīgumu raksturo labā un ļaunā sastarpēja attiecību izpratnē. Tas balstās uz apzinātu samēru starp tiesībām un pienākumu, rīcību un tās novērtējumu. Taisnīguma izpratne ir atkarīga no vēsturiskajiem apstākļiem. Kas ir tiesiskums? Tiesiskums – cilvēka pamatiesību ievērošana ikviena ikdienas dzīves jomā, darba attiecības, veselības aizsardzībā, ceļošanā, mācībās, sociālajā nodrošinājumā un citas. Pamatiesību saturs sakņojas cilvēces vēsturē. Piemēram, tiesības uz dzīvību ir vienas no senākajām tiesībām. Pamatiesības nosaka attiecības starp valsti un individu. Valstī tas jāvēro, izstrādājot un piemērojot citas tiesību normas. Pamatiesība nosaka standārtus, ko valstis cenšas sasniegt. Ir gan tādas pamatiesības, kuras var ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, valsts iekārtu un drošību, gan arī absolūtas, piemēram, tiesības uz dzīvību. Kas ir vispārējā tiesību principi? Vispārēji tiesību principi atvasināti no dabiskajām tiesībām un ir vispār pieņemti tiesību sistēmā. Katra tiesību nozare un apakšnozare balstas uz savu vispārējo tiesību principu grupu. Dažādie tiesību principi ir praktiska jēga, kāpēc tiesību sistēma daļa nozares un apakšnozares. Parasti viens likums neregulē vairākus tiesību apakšnozares, līdz ar to tiesību piemērotājiem ir skaidrībā uz kādiem vispārējiem tiesību principiem veidot regulējums. Vispārēji tiesību principi var arī nebūt rakstīti. Ja tie ir ietverti normatīvu aktu tekstas, piemērotājiem tie jāatpazīst, jo tiesību principiem ir augstāks spēks nekā rakstītājiem tiesību avotiem, un tiesību principus piemēro savādāk nekā rakstītās tiesību normas. Arī kādi vēl ir vispārēji tiesību principas pazīmes. Visos kolīziju gadījumus vispārējiem tiesību principiem ir augsts spēks nekā rakstītāja tiesību normai. Uz vispārējiem tiesību principiem jāatsaucas tieši, nevis uz to pieņemējumu kāda normatīva akta tekstā.
Vispārējo tiesību principu saturu nosaka ar konkretizācijas metodi. Vispārējiem tiesību principiem nav sastarpējas hierarhijas juridiskā spēka ziņā, tie ir viena līmenī. Vispārējos tiesību principus piemēro ar svēršanas un vērtēšanas metodi. Vispārējie tiesību principu izpratnē attīsta tiesību zinātne, iestāžu prakse un tiesu prakse, judikatūra. Ar Satversmes spēka stāšanos pilnā apjomā 1923. gada 6. jūlijā Latvija ir pievienojusies rietumu tiesību lokam un atzinusi, ka Latvijas tiesību sistēma balstas uz demokrātiskas iekārtas, tiesiskas valsts un sociāli atbildīgas valsts principiem. Atsevišķus šo vispārējo tiesību principu elementus konkrēta tiesību nozare sauc par vispārējiem tiesību principiem. Satversmē tas ir labākais piemērs Latvijā, kā izskatās vispārējie tiesību principi. Kas ir Latvijas Republikas satversmē? Latvijas Republikas satversmē ir pamatlīkums. Šeit jūs varat iepazīstināties ar video materiālu, kas ir satversmē. Ja jūs spiežat šis linkus, tad atveras divas video. Ja? Es arī varu jums parādīt, kā izskatās šis video. Ja? Pirmais video satversme 100. Šeit ir tas, kas ir satversme.
Tas bija video par Latvijas Republikas konstitūciju satversmē, un arī jūs dzirdējāt arī Latvijas Republikas vēsturī, kā izveidojas mūsu valsts. Vispirms izveidojas pamats likums, kurš organizēja mūsu visu politisko sistēmu. Un šodien satversmē, protams, ir visaugstākais likums, pamatslikums, un pēc tam visi citi kodeksi, administratīvai, civil likums, krimināla likums, kuri, protams, stāv pēc satversmē, hierarhijā. Tā, mēs turpināsim, prezentāciju, un prezentācija mums tur bija, būs nākošais aspekts, kas ir cilvēktiesības, Cilvēktiesības saskaņā ar 1948. gada pieņemtas apvienotā nāciju organizācijas ANO vispārēja cilvēktiesību deklarācijas. Pirmā pantu visi cilvēki piedzimti brīvi un vienlīdzīgi sava cieņa un tiesībās. Viņiem ir saprast un sirds apziņā, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā. Tas ir ļoti svarīgs pants, kurš pieņemt ANO 1948. gadā, un Latvija arī šodien realizē tādu politiku, Cilvēktiesības kā starptautiskā tiesību nozare noteic virkni tiesību un brīvību ikvienam individam un personu grupam, piemēram, tiesības uz pašnoteikšanos, ja vien valsts akceptējusi konkrētas starptautiskas priekšrakstus, proti valsts ir primārais starptautiskā tiesību un pienākumu subjekts. Starptautiskas tiesības uzliek valsti pienākumu garantēt konkrētas cilvēktiesības. Šiem pienākumiem ir konkrētas sekas, ja pastāv starptautiskas mehānisms, kas izrauga valstu pienākumu izpildi un pie kura individs vai personu grupa var vērsties. Arī gribu pievērst jūsu uzmanību, ka cilvēktiesību idejām bijusi ievērojama praktiska un teorētiska nozīme cilvēces domas un vērtību sistēmas attīstībā. Cilvēktiesību ideja un tās nostiprināšana valstu konstitūcijas un likumus sekmējusi spēkā un patvaļās attiecību uz skaišanu cilvēku attiecības. Pirmie cilvēktiesību dokumenti parādās, veidojoties valstī mūsdienu izpratnē. Piemēram, tā bija Anglija 1915. gadā Liela Brītu harta, kas gan vēl attiecas tikai uz aristokrātiem. Ierobežoja karaļa varu un paredzēja samazināt lielus nodokļus. Angļu tiesību harta tika pieņemta 1689. gadā, nosakot likumā spēku par karaļa varu, brīvas parlamenta vēlēšanas un vārda brīvību parlamentā. Arī labs piemērs no vēsturi Amerikas Savienotajās valstīs, kurš 1789. gadā izveidoja konstitūciju, Amerikas tiesību hartu. 1789. gada Franču revolūcijas iespaidā radas cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju, kas noteica daudzas mūsdienas zināmās tiesības un brīvības. Piemēram, tiesības uz brīvību, uz vienlīdzību un tā tālāk. Tomēr toreiz minētas tiesības vēl netika attiecinātas uz visiem cilvēkiem. Cilvēktiesību un diskriminācijas aizlieguma nostiprināšana un attiecināšana uz ikvienu ir cieši saistītas ar demokratiskas valsts iekārtas un tiesiskuma nostiprināšanas. Kādi avoti es izmantoju savai prezentācijas? Vispirms Nacionāla enciklopēdija un arī likumi.lv un arī tāds resurs kā tiesības sargs. Arī ļoti svarīgi, ka šeit bija informācija par cilvēktiesības.
Tagad man ir viss. Paldies par klausīšanu un uzmanību. Visu labu līdz nākamajai tiešsaistes konsultācijai. Atā! Ja būs kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man ziņu, es atbildēšu.